Vai vakar treniņi traucē miegam? Jā, vakarā nevajadzētu trenēties. Tieši sporta zālē. Ja tu uzstājies kaut kādu kardio, teiksim, pastaigu tādu, tāda vidējā solī pastaigu, tas pat varbūt palīdzēs miegam. Bet, ja tu aizies sporta zāli, tad pēc sporta zāles 3 stundas tu točni kvalitīvi nevarēsi iemigt. Un cilvēki, kad iet uz sporta zāli, vienmēr lieto kaut ko enerģijai. Parasti. Vismaz kafiju iedzer. Tātad darbs beidzās 5, 7 iedzer kafiju, lai zālē kārtīgi notrenētos, beidz treniņu 9, un tur 11 mēģina aizmigt. Tur atkal nekas nesanāks. Tāpēc es esmu par rīta treniņiem, ka cilvēkiem vajadzētu trenēties no rīta, spēka treniņus veikt no rīta. Cik, protams, daudz cilvēkiem nav tāda iespēja. Ja nav tāda iespēja no rīta, varbūt ir tāda iespēja, nezinu, pusdienas laikā, darbā pusdienas laikā aiziet patrenēties. Ja nav arī tāda iespēja, tad, protams, tam treniņam jābūt pēc iespējas tālāk no miega. Vai arī, ja tu, teiksim, tu trenējies 3 reizes nedēļā, varbūt uztais treniņus sestdienā, svētdienā ļoti smagu, un tad tev 3. treniņš ir trešdiena, un trešdiena pēc darba varbūt trenējies uz 50%. Jo, ja tu uztaisīsi 100% treniņu trešdienas vakarā, sačakarēs savu miegu, ceturtdien nebūs enerģija, dzers kafijas, sačakarēs miegu uz piekdienu arī būs nekāds, un tad, kad brīvdienās pagulēšu ilgāk. Jā, un tu domā, pagulēšu ilgāk, bet ilgāk pagulēšana baigi neko nedod. Jo ir svarīgs arī miega režīms, un ir svarīgi gulēt 7-8 stundas katru dienu. Tu baigi nevari miegu tagad 2 dienas gulēju mazāk, un tagad atsitīšu pēkšņi brīvdienā. Tāds baigi nestrādā. Tāpat jau pamostās pirms. Ķermenis jau pierod kaut kādam režīmam, ja tev vispār ir kaut kāds režīms. Nav.